Kredīta informācijas biroja datubāzē par tevi ir diezgan daudz dažādu datu, un ir uzņēmumi, kuri tos drīkst apskatīt. Taču ne visi un ne tuvu nevienmēr. Kuri drīkst un tieši kādos gadījumos tos drīkst apskatīt, par to tev tūlīt pastāstīšu. Es esmu Intars, pārstāvu Kredīta informācijas biroju, jeb KIB. Kā jau teicu, KIB datubāzē ir daudz informācijas par tavām finanšu darbībām, parādiem, ja tādi ir, un vai ir bijuši un vēl arī cita informācija. Tie veido tavu kredītvēsturi un ļauj aprēķināt kredītreitingu. Šo informāciju drīkst, protams, katrs apskatīt par sevi pats. Bet to drīkst skatīt arī citi. Bet kas tie ir un kādos gadījumos drīkst skatīties, vai pat obligāti ir jāskatās? Tur ir divi iemesli, un to nosaka likums par kredīta informācijas birojiem. Tātad, pirmais iemesls ir kredīta riska vērtēšana. Kredīta risku var vajadzēt izvērtēt gan licencētiem kreditētājiem, gan citiem uzņēmumiem, kuri tevi var kreditēt kādā citā veidā. Bet katrs no uzņēmumiem var redzēt dažādu informācijas daudzumu. Pie licencētiem kreditētājiem tu vari aizņemties naudu auto iegādēji vai mājas būvniecībai. Visbiežāk tās būs bankas vai līdzīga kompānijas. Taču kredītvēsturi var pārbaudīt arī jebkurš uzņēmums, kurš no sākuma tev sniegs pakalpojumu vai pārdos preci, bet samaksu prasīs vēlāk. Piemēram, degvielas tirgotājs. Viņš tev iedos, kartiņu ar naudas limitu, kuras ietvaros tu varēsi pildīt degvielu, bet samaksās mēneša beigās. Arī tas ir līgums, pirms kura noslēgšanas tavus datus drīkst pārbaudīt kredīta informācijas birojā. Tad, licencētie kreditētāji varēs redzēt pilnu tavu kredītvēsturi. Arī visus līgumus, kuri noslēgti ar citiem kreditētājiem, pat ja tie tiek maksāti laikā. Savukārt, uzņēmums, kam nav kreditēšanas licences, tas redzēs tikai tos datus, kur tu kādam esi jau kaut ko parādā. Un nav svarīgi, kam. Vai nebūsi laikā samaksājis bankai vai nama apsaimniekotājiem, šos visus parādus uzņēmums redzēs. Labi. Kredīta riska vērtēšana bija pirmais iemesls. Tātad, pirms uzsākt ar tevi kādas finansiālas attiecības, otra puse vēlas pārbaudīt, cik uzticams partneris tu esi. Bet otrs legālais iemesls pieprasīt tavus datus ir tā saucamā kredīta riska pārvaldība. Tātad tas būs tiem uzņēmumiem, ar kuriem tev kādas saistības jau ir. Piemēram, ja tev jau ir spēkā esošs līgums ar kādu no licencētiem kreditētājiem, tad nebrīnies, ja kāds no šiem uzņēmumiem pārbauda tavus datus, pat ja tu pie viņiem šobrīd neesi vērsies. Bankām dažos gadījumos ir pat pienākums pārbaudīt tavus datus, piemēram, lai prognozētu tavu saistību izpildi. Par šo būtu svarīgi saprast, ka tos licencētos kreditētājus regulē daudz dažādi likumi un tiek uzlikti par pienākumiem ne tikai izvērtēt katru klientu pirms tam aizdot naudu, bet arī sekot līdzi tam, cik daudz klients spēs vai tieši otrādi nespēs atmaksāt kredītus. Un banka varēs skatīties tavus datus arī tad, ja tu neko nekavē. Bet, lai pārliecinātos, ka tu arī turpmāk turpināsi būt priekšzīmīgs, tas atbilst likumam. Un savukārt, ja tu kavē maksājumu par elektrību, gāzi vai kādu citu rēķinu, un ar uzņēmumu jūs esat pārunās par parādu samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos, tad tas uzņēmums, kuram tu kavē, arī var pārbaudīt tavu kredītvēsturi, lai saprastu, vai šādas izmaiņas ir liederīgas. Piemēram, tev ir liels parāds, uzņēmums jau grasās iet uz tiesu, bet tu tomēr sāc ar uzņēmumu runāt un saki, ka samaksās parādu pa daļām. Šeit tad uzņēmums var pārbaudīt tavus datus, lai saprastu, vai tu patiešām vari maksāt, vai tikai velc laiku. Tas viss, ko tev tikko izstāstīja par tavu datu pārbaudu, no likuma viedokļa skaitās kā kredīta riska pārvaldība. Ja kāds būs tavus datus pieprasījis, tu to savā kredītvēsturē varēsi redzēt. Gan datumu, kad tavi dati tika pieprasīti, gan uzņēmuma nosaukumu, kurš tavus datus pieprasīja, un arī kāds bija datu pieprasīšanas mērķis, vai tā bija kredītspējas vērtēšana vai kredīta riska pārvaldība. Bet vēl var būt arī situācija, kad pie datu pieprasīšanas mērķa redzēsi nav norādīts. Ko gan tas nozīmē? Viss vienkārši. Šajā gadījumā nebūs skatīta tavu kredītvēsturi, bet kāda cita informācija no publiskiem reģistriem. Jāņem vērā, ka KIB katru dienu saņem datus arī no uzņēmuma reģistra un tos uzglabā. Svarīgākais, kas tev jāzina, ka tādi dati KIB sistēmā ir pieejami, un mūsu klienti var arī pieprasīt tikai uzņēmuma reģistra datus, nepārbaudot kredītvēsturi. Ja tu redzi šādu datu pārbaudas mērķi savā kredītvēsturē, tad esi mierīgs. Tavi kredītvēstures dati nav aiztikti. Neviens tavs kredītvēstures datus nav pieprasījis. Tas nozīmē arī to, ka tavs kredītreitings nav aprēķināts, jo bez tavas kredītvēstures kredītreitingu izreikināt nav iespējams. Jāpiezīmē, ka tas daļai attiecās arī uz datiem par maksātnespējām. Redzi,
Maksātnespēju reģistru pārvalda uzņēmuma reģistrs un dati par maksātnespējām ir pieejami visiem noteiktu termiņu. Cik tas termiņš ir garš, pameklē internetā. Šeit to nevēlos iemūžināt, jo termiņi var mainīties. Un tā arī nav šī video galvenā tēma. Galvenais, ka zini, ka tad, kad termiņš paiet un termiņš nav ļoti garš, tad informācija par personas maksātnespēju uzņēmuma reģistra datubāzē tiek paslēpta un tā visiem vairs nav pieejama. Arī KIB sistēmā tas strādā tāpat. Ja termiņš vēl nav pagājis, tad pieprasot par tevi publiski pieejamo informāciju, tu varēsi atrast informāciju par aktīvu vai nesen izietu maksātnespējas procesu. Tomēr, tiklīdz termiņš ir iestājies un šie dati visiem vairs nav pieejami, tad arī mēs tavus datus izņemam no tā saucamajiem publiski pieejamiem datiem, un šī informācija turpmāk ir pieejama tikai tavā kredītvēsturē. Un tas nozīmē, ka šo datu pieprasīšanas mērķi jau ir strikti noteikti likumā par kredīta informācijas birojiem. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojošos video. Spiedi īkšķi šim video, ieskaties citos un tiekamies nākamajos video. Lai tev forša diena!